Jā, šis stāvs Zinātnes inovāciju centrs sākotnēji principā. Šis ir viens no mūsu veiksmes stāstiem. Jūs sākāt vienā no mūsu tādām agrīnajām programmām, kur tikai identificē ideju. Mēs radījām risinājumu, ar kuru palīdzību mēs varam apsekot dažādu veidu zemūdens infrastruktūru. Tas ir zemūdens robots. Angļu sauc remotely operated vehicle. Šī ir studentu prototipēšanas laboratorija, brīvpieejas, attiecīgi, kurš interesants var nākt un izstrādāt savu risinājumu, izmantojot mūsu tehnoloģijas, un tas ir ūdens sistēmu, biotehnoloģiju institūtu pilotēšanas telpu, kur daži no pētnieciskajiem virzieniem top arī tādā lielākā mērogā. Labdien! Laipbūt 3D betona drukāšana zinātniskajā laboratorijā. Mārcis Činkers bija laboratorijas izveidotājs un vadošais pētniecības būvniecības inženieru zinātņu fakultātē. Laboratorija mēs dibinājām salīdzinoši nesen, 2001. gadā, kopā ar sauso maisību ražotāju Gijā Sakre. Viens no lielākajiem sauso maisību ražotājiem Latvijā. Tad, kad mēs esam pārbaudījuši tikai materiālu, viņš savukārt pārbauda, kā tas strādās lielajā izstrādājumā. Viņš mazliet tīzli, bet prot kustināt rokas un kājas, respektīvi mēs visi materiāli, kas tiek izmantot uniformu ražošanai, darba apģērba ražošanai tā tālāk, kā viens no galvenajiem testiem ir tieši nodiluma izturība. Informāciju mēs pārraidām optisko impulsu veidā, tāds sarkanu impulsu. Tas ir kā demonstrācija. Un, lai mēs varētu mūsu visu to informāciju, mūsu bildes, video pārraidīt, mēs viņus pārvēršam ziedniekiem nulītēm. Es gribētu tiešām teikt, dalīties iespējos, tas bija ļoti iespējos no tā, kā es redzēju.